Salacgrīviete Ilga Veide pie saviem laikiem lepnās mājas tikusi pateicoties brašām darbam siltumnīcā. Nauda pelnīta gan tepat Latvijā, gan braucot tirgoties uz Tallinu. Audzinā pati un zinu, kā mēslot un kā nē. Ilgus gadus, kad visa ģimene dzīvojusi vienu vietu, iztikt ar centrālo malkas apkuri nav bijusi nekāda vaina. Taču kad pastāvīgi mājā dzīvo vairs tikai viņa viena, malka kļuvusi par pārāk lielu apgrūtinājumu, tādēļ meklētas alternatīvas. Jau viena ziema pārlaista, uzticoties granulu katlam. Pirmā ziema, un ļoti jauki, ne tev jāceļas augšā, tad vienmēr cēlos 5 augšā, kurināja centrāla apkuri, lai būtu jau no rīta silts kaut vai tiem bērniem, priekš tiem bērniem, ja. Bet tagad es guļu, mēs visi guļam. Un siltmā ir. Tiešām tā tas ir. Granulas iepirktas ilgākam laikam. Tās sakrautas garāžā blakus limuzīnam. Granulu kalni, ja? Jā, tie manu granulu kalni. Tagad atgriezīsim maisu vaļā. Man jau bērni sabēra. Bet, ja viņi arī nav, es pati arī tieku galā. Ar maisu nekad nav jāceļ. Cilvēks, ja viņam ir galva, viņš var visu ko izdomāt. Nav jau jābēr pilnas painīts, jāņem ir tik, cik var panest. Tā, tagad sabērsim granulas, attaisīsim lūku vaļā. Un kas tur būs puses painīt, ko šitā iebēr? Pareizi, vai ne? Ok! Jaunā tehnika īpašas problēmas nav radījusi, bet, ja kas, atlicis tik piezvanīt un uzstādītāji ātri vien visas neskaidrības palīdzējuši atrisināt. Ja jums dot iespēju, reku ņemat naudu atpakaļ, dzīvojat tā kā ar to malku? Nē, nekādā gadījumā. Svarīgākā lieta, par ko nedrīkst aizmirst, ir katla regulāra tīrīšana. Uz to norāda arī Andris Melders, kurš uzcēlis ģimenes ilgi sapņoto māju Salacas krastā. Katlam ir apkalpošanas noteikumi, kas ir jāievēro. Ja tos neievēro, tad skaidrs, tur saiet viss ciet un siltuma nav, granuls ir nodedzināts un tas viss ir garām. Tiesa, lai panāktu šādu rezultātu, jādedzina labas, kvalitatīvas granulas. Ja pa 2 nedēļām man vienreiz jāiztīra krāsums, tas ir ideāli. Ir, kas ir granulas, es ir personīgi redzējis, kas pat 3 dienām jātīra katls. Tās ir tumšas un no ko viņas taisīs, tur ir daudz zemklāti, skaidrs. Tas viss no to ir atkarīgs. Līdz ar to arī nav siltums vaina. Latvijā vadošā granula apkuras katlu ražotāja Grandeg rūpnīcas vadītājs Ārnis Birsgalis apstiprina, ka tas, cik bieži katlu tīrīt, atkarīgs no granulām, kādas tiek izmantotas. Iegādājoties jauna veida granulas, pakurinām 1 dienu, atveram un apskatāmies, kas notiek šajā degļa daļā. Ja degļa daļā nav izveidojušies sakušņi, tad mēs varam turpināt darbību un zinām, ka 1 diennakti mums jau nebūs jātīra. RTU docents, energoauditors Agris Kamanders gan brīdina cilvēkus neaizrauties ar domām par gaišo nākotni un pirkt nevis pēc iespējas lielāku, bet gan konkrētajam miteklim atbilstošāko katlu. Lielākā kļūda, jāsaka, ka 99% apkuras katli ir uzlikti par lielu. Tad apkuras, pirmkārt, jūs samaksājat vairāk par katru uzstādīto kilovatu, otrkārt, apkuras katls strādā ar zemu slodzi, kas samazina liederības koeficientu, attiecīgi lielāks kurināmā patēriņš. Tā ir tāda raksturīgākā kļūda. Liels jaudas katlam, šī darbība būs nepareiza. Ļoti ilgi katlam būs gaidīšana un ļoti mazs darbības laiks. Granulu patēriņš nebūs lielāks, jo ēka nosaka šo patēriņu. Ja patērētājs ēkas, siltais ūdens, tas ir tas, kas nosaka granulu patēriņu. Ne apkuras katls. Bet kas notiek tad, ja viņš tā visu laiku lēkā, ja ir tā jauda pa lielu? Tad kurtuvē sāks veidoties skvēpi, granula nesadegs pareizi. Ja pie pirmā palaišanas brīža dungās ļoti daudz tiks izmests nesadedzinātās lauka atmosfērā. Ja? Tur dažādas nianses, kas ietekmē negatīvi. Un tādā veidā jau sāksies veidoties progresija. Arvien vairāk aizsērēsies, katla darbība tiks sagrauta. Jāņa Zandes uzņēmums Latvijā izveidojis jau vairāk kā 400 katlu mājas. Pašam nebūtu nav modernākais granulu katls. Nav nekādas vajadzības mainīt, saka Jānis.
Man katlamāja darbojas 13 gadus. Es šogad tā, veicot to apkopi, viņai tā padomāju, ka es tais 13 gados es ielicis kāds 30-40 latus. Līdz 50, ne vairāk. Paša pieredze ļauj ar daudz lielāku pārliecību sniegt padomus interesantiem, kas ne mazā skaitā brauc skatīties pieredzējušo latviešu ražojumu ierīci. Kāda veida atjaunojamo kurināmo izvēlēties, to gan Jānis atstāja katra ziņā. Vien norāda uz svarīgākajiem aspektiem. Jāieskatās ir savā makā vispirmām kārtām. Tas ir pirmais. Jā. Jo es uzskatu, ka granulu kurināšana Latvijā ir viens no lētākajiem kurināšanas veidiem. Tur ir vairāk aspekti, bet tas ir viens no lētākajiem. Neskaitot malku. Ar nosacījumu, ja malka aug pie mājas, viņi nav jāved 10, 20, 30 kilometrus, un ja tev ir mājā vecāmām, vecais tētis, kad jaunie aizbrauc darbos, kad tu vari, tev ir kāds, kas šo te katlamāju kurinās ziemā ar malku. Īpaši svarīgi gan ir māju kārtīgi nosiltināt un tikt pie profesionāliem katlu licējiem. Tad nepatīkam pārsteigumu nebūs, pārliecināts Jānis, bet jābūt uzmanīgam. Tādi, kas, teiksim, ir uzstādījuši ķep-ļep, tādi pilns. Ārprātīgi daudz. Tas, ka katls regulāri jātīra, Jānim šķiet pašsaprotami. Kaut kur Latvijas otrā galā vai nezvana man ziemā, ka katls neiet. Izrādās, ka vīrs ir uzkāps uz korķi un sievi ir aizbēgus un katls nav tīrīts pusotru mēnesi. Ja? Un tad viņš no tā korķa nokāps, viņš ir to katlu attaisīs vaļā, ielējis viņā iekšā spaini, solārēļas, saukt soļarku. Sāc viņu birstēt, tīrīt, viņš jātīra tas katls 2 nedēļās vismaz reizi. Neatkarīgs no jebkādiem enerģijas monopolistiem Jānis grib būt arī nākotnē, tādēļ siltumziņā neko mainīt negrasās. Kā kurinājis granulas pēdējos 11 gadus, tā grasās to darīt arī turpmāk. Sievta žāvē veļu. Tas nozīmē, ka te ir tīrs iekšā. Te nav putekļi, nav melnuma, nav sodrēji.